vai jūs pieļaujat, ka šobrīd jau ir notikušas slepenas sarunas par Latvijas un Baltijas dalīšanu, pārdalīšanu, ietekmes sfēru pārdalīšanu? Vai arī tas ir darba kārtībā, sarunās no vienas vai no otras okeāna puses ar Maskavu? Un ja jūs pieļaujat, protams, tad kas ir tie pareizie instrumenti, lai mūsu šos riskus novērstu? Ļoti bīstam ir tieši šī prezidenta Trumpa milzīgais uzsvars uz varu, spēku, savas gribas uzspiešanu, un līdz ar to viņa respekts un mīlestība pret diktatoriem. Viņam Zelenskis atgādināja, ka kopš jau 14. gada notiek iebrukums Ukrainā, un kā tad visi tie iepriekšēji prezidenti, tā skaitā viņu, nav paspējuši viņu nobeigt. Un tas Trumpu ārkārtīgi sakaitinājumu līdz Baltkvēlei, jo viņš teica, tos visus, bet viņš ir tajā rindā, tos visus Putins nerespektē, mani viņš respektē. Un te mums ir jācīnās tieši informācijas telpā par to, ka šī varas un spēka dievināšana, šī koķetēšana ar diktatoriem un ar uzspiesto savu gribu, ka viņa visos iespējamos veidos ir pret viņu jāpretojas, un es domāju, es te vēroju lielu interesi kā Kanāda, kā 10 reizes mazāka valsts par ASV, kā viņa tagad cīnās ar Trumpu attiecībā uz tarifiem un uz mēģinājumiem iznīcināt viņa ekonomiku un viņus padarīt par vasaļiem un pārņemt kā 51. štatu.